Neskatoties uz to, ka mēs esam tik tuvu robežai, ir pilsēta Krāslava, kurā tiek svinēti šādi svētki. Un es ļoti centīšos iet to ceļu, saglabājot to, kas manī ir. Tas laikam ir tāds patriotisma varbūt moments. Lai jaunieši attīstās, piedalās tādos pasākumos kā šodien. Katrs stāsts ir īpatnējs, katrs stāsts nes ļoti garu vēsturi un ļoti daudz enerģijas, resursu. Krāslava, tā ir mana pilsēta. Šeit ir pagājis viss mans mūžs. 41 gads ir tiešām pagājis Krāslavā vienā skolā. Cilvēki, kas ieguldās gadiem, arī savu mūža darbu veicot, tiek apbalvoti un pateikt viņiem lielu paldies. Kur brīdis vai notikums jūsu darbā bija visnozīmīgākais? Un tas ir lielisks piemērs katram Krāslavas iedzīvotājam rīkoties, jo tikai kopā mēs varam sasniegt vēl vairāk. To, ko es daru, tas atrod ceļu, bet atrod to ceļu tieši cilvēku sirdīs, un tas man ir ļoti svarīgi.